Sveiki! Mēs esam podcasts Tornis. Esmu Madara. Es esmu Ramona. Esmu Edvards. Un Edvards ir mūsu šodienas viesis. Vai tu varētu nedaudz pastāstīt par sevi? Tātad, kur lai sāk, esmu šobrīd Tallas valsts ģimnāzijas 12. Skolēns. Līdz 9. klasē mācījos Tallas kristīgajā vidusskolā, un tad es uz 10. klasi, principā uz vidusskolu, nācu mācīties uz Tallas valsts ģimnāziju. Kaut kā tā par manīm arī esmu ļoti sportisks, ļoti daudz pasākumos esmu piedalījies. Aktīvs jaunietis. Okay, super. Tātad, tu esi 12. Kādi ir tavi plāni pēc tam? Labs jautājums. Pēdējā laikā ļoti bieži saņemu tādu jautājumu. Un es domāju, ka es mācīšos par matemātikas skolotāju. Pavisam nopietni, es nezinu, kāpēc cilvēkiem tāds šoks vai kaut kāds pārsteigums, ka es izvēlos tādu profesiju, bet es ļoti vēlos iet par matemātikas skolotāju. Man liekas, ka Rīgā, tīpaši kā privāta skolotājiem, ir ļoti tāda, gan laba alga, gan plaša izaugsme, un iespējams varbūt nākotnē kaut kādā veidā nonākšu Tallas valsts ģimnāzijā par matemātikas skolotāju. Tas būtu ļoti interesanti. Jā, man liekas, ka es arī būtu tāds, es negribu pārmest pārējiem skolotājiem, bet ja es būtu matemātikas skolotājs, es tiešām būtu viens no tādiem krūtākajiem skolotājiem. Tas svarīgi būs vieglāk iemācīt bērnus. Jā. Okay, forši. Tad tu sāksi Rīgā un ģimnāzija ir augstāks līmenis. Tad tu nāk atpakaļ zināt. Jā. Protams, gribētos jau arī kaut kādās Rīga ģimnāzijās, bet vispār esat redzējuši nesen pirmajām 3 Rīgas ģimnāzijām bija tāds cepiens, kur viņi viens otru, apbižo, teiksim tā. Un viņiem bija saraksts ar Latvijā ar top 10 labākajām ģimnāzijām, un mēs bijām top 10, top 9. Mēs bijām tieši zem 3. valsts ģimnāzija. Rīgas 3. valsts ģimnāzija. Es nezinu, cik true tas ir, cik patiesi tas ir, bet pārsteidzošs rezultāts tāpēc. Es nezināju, ka tas ir ļoti interesanti. Jā. Labi, tā par tavu profesiju mēs uzzinājām. Tad vēl, kas šogad bijis 12. klasē, tu kandidēji par prezidentu. Tiešām, jā. Tu to nedaudz pastāstīt. Tā prezidenta kandidēšana ir jau vēlme 3 gadus, protams, nesanāca. Varbūt vajadzēja piestrādāt vairāk pie tā videoklipa, bet tas arī ir interesants sižets pats no sevīm. Bet, jā, šo 3 gadu laikā, principā bija tā, ka no 3 gadu laikā no vienas un tās pašas klases ir bijuši 3 prezidenti. Vienmēr sanāk no mūsu klases aprindām, vai no B klases un šogad pirmo reizi no A klases. Iestājas kāds, kļūst par prezidentu, bet es gribētu precīzāk pastāstīt par to, kā tas viss sākās. Un tas bija, ka es pirmo reizi atnācu 10. klasē uz ģimnāziju. Man radās iespējas, ka viņi piedalās parlamentā, ja iesaistās. Un es aizgāju uz parlamentu, un pirmais pasākums mums bija Bezdubeņos iepazīšanās pasākums. Man šķiet, jūs bijāt? Nē, šogad nē, pirms 2 gadiem. Nē, šogad jau. Labi. Un tas bija arī tāds pirmais pasākums, kad viņi kaut ko tādu izmēģināja, kad viņiem notiks Bezdubeņos tāds pasākums. Man tā šķiet vismaz. Es nevaru atcerēties precīzi, bet jā, un tas bija tāds lielisks pasākums, lai iepazītu visus jauniešus, kas piedalās parlamentā, lai sadraudzētos ar viņiem un kaut kādā veidā veidot jau labākas tādas attiecības. Tur draugu lokā tur jūties tāds pieņemts un pēc tam veidojot tos nākamos projekts ir daudzreiz vieglāk viņiem sastrādāties. Un tajā pasākumā mēs piedalījāmies dažādās aktivitātēs, un mums bija jāvēl, kurš kļūst par prezidentu. Un
līdz šim mēs esam darījuši tā, ka sākumā parlaments izvēlās 3 jauniešus, kur tālāk dosies prezidentu. Un tajos bezdubeņos mēs izlēmām, kur būs šie 3 jaunieši. Mēs piecēlāmies 5, un tad parlamentā vidū izvēlējās, kuri tā kā būs tie 3. Mēs balsojām. Un man liekas, togad bija Pauls, kas ir mans labākais draugs, piecēlās, jo viņam arī bija tāda vēlme, ka viņš grib kļūt par prezidentu. Un, pagājušajā gadā arī bija, piepildījās tā vēlme, bet toreiz kaut kā nesanāca. Toreiz piecēlās Jūlija, un jau, man liekas, es piemirstu vārdu, bet vēl 2 meitenes, kuras tolaik arī gāja 12. klasē. Viņam tas bija pēdējais gads. Un šīs 3 meitenes kļuva par nākamām kandidātēm. Un starp tām kandidātēm tās Jūlija, man liekas, toreiz kļuva par prezidentu, viņas ievēlēja. Kas vispār tas pasākums bija ļoti interesants, jo visāds idejas bija tur veidojot to video klipu. Protams, tāds ir vienmēr, ka tu centies kļūt par prezidentu vai par skolas prezidentu, ir visāds, miljoniem idejas, kuras varētu izdarīt, ko vajag izdarīt un kā to vajadzētu darīt, ko tu teiksi. Un beigās tikai kaut kāds 2 izpildās. Un no šī toreiz bija tā, ka mēs bijām Jūlijai apsargi, es, Pauls un Rūta. Mēs bijām apsargi, un tad viņai bija tas, kad viņi ienāca iekšā, mēs 2 gājām pa priekšu. Man liekas, Jūlija bija pa vidu un Rūta kā izmugurē kaut kā tā. Bet tad pienāca nākamās prezidenta vēlēšanas, Pauls kļuva prezidentu, un tur vispār tas bija interesants gads, es teiktu, ģimnāzijai, tas bija ļoti interesants gads. Un tad ir šogad, kad es mēģināju kļūt par prezidentu, es, ja godīgi, biju pārsteigts, kad par manīm būs ievākts cik daudz balsis, jo tas video, ko es uztaisīju, tapa 15 minūtēs pirms viņa bija jānosūta. Tas ir kā attaisnojums manai sliktai kvalitātei, kādās publicēju to video. Es tieši gribēju prasīt, kā bija tam video un visam tam. Jo sākotnējais video bija paredzēts aizbraukt uz Kandu un ielikt no 10 metriem. Kur bija? Bija tā, kad es aizbraucu līdz turienei. Man bija drēbes, es RDA nopirku visas drēbes. Tas uzvelku. Un es ar basām pēdām, es jau nelikšu kurpē, jo man likās, vai arī ar zeķiem, jo man likās, būs grūtāk papeldēt. Un es uzkāpu tos 10 metrus, es uzfilmēju to pirmo kadru, kas bija balsojot par mani, būšu nākamais Talsu valsts ģimnāzijas prezidents. Un tad bija paredzēts, ka es nolieku mikrofonu un lecu iekšā. Un es nofilmēju to, un es tagad gribu ieskrieties, un es skrienu, un tad tur ir tas pēdējais marks, un es apstājos, un man vienkārši galva sāk reit. Es saprotu, ka tomēr es nevarēšu, un tad mēs tur nostāvējām kaut kāds 10 minūtes. Man palika tik slikti, kad es vienkārši apsēdos, ir arī bilde, ir ļoti laba bilde, kur es vienkārši, labi ir, redzēšu, ka jau. Bilde, kur es vienkārši tur sēžu augšā, saķēris galvu ar basām pēdām, vienkārši pārdomāju visu savu dzīvi. Es tik ļoti gribēju ielikt no tiem 10 metriem, bet principā, nekas nesanāca. Galvenais jau vīziņu un vismaz domāju. Tur arī kaut kāda tā savu veidu dzīves, man liekas, kaut kāda dzīves mācības, zini, ja mērķē uz kaut ko lielu un ja vismaz nesanāk, tad var ielikt no 5 metriem, ko man sākumā, ar tiem cilvēkiem, ko es aizbraucu līdz turienei, teica, tu vismaz ielic no 5, es tāds, aizgāju uz 5, un todien arī bija augsts, bet paliek pārāk augsts, es nevaru vairs no 5, es arī vairs nevarēju no 2 metriem, tad es vienkārši ko izdarīju, tur ir tāds trepīts, es ielīdu augstajā ūdenī, lai kaut kāds savu veidu apmierinājumus par to visu, ka tu esi aizbraukt līdz turienei.
Un tad pēc tam es domāju, kādu to video tomēr filmēt. Mēs bijām Kandavā, un Kandava to brīdi bija ļoti populāra pilsēta, jo tur filmēja Nelūgtos viesus. Man liekas, ka tādā brīdī kaut ko filmēja. Un mēs tagad gribējām varbūt intervēt kaut kādu savu veidu interviju, bet neviens cilvēks, mēs piegājām pie 5 cilvēkiem, visi atteicās filmēties, tur kaut ko runāt, kaut ko teikt. Tad mēs beigās aizbraucām uz ģimnāzijas stadionu laukumu un domājām, kaut kādu video jau vajag. Un tad man ienāca doma, to brīdi ļoti populāras vēlēšanas noritēja Amerikā. Un tad tur savilkt kopā ar tiem notikumiem, kas tur notika prezidenta vēlēšanās. Tu to paturpināji arī tad, kad bija tās īstās vēlēšanas galvā? Jā, ar to visu. Kaut vai vajadzēja aptīt ausi, un iemesls kāpēc ausī nebija tā lode, ir pavisam vienkārši tādēļ, kad mums izlādējās telefons, ko mēs filmējām. Tad bija tas kadrs, kas bija uzfilmēts, tas kadrs arī bija. Tāpēc. Viss kaut kas aizgāja greizi. Jā, bet tā tas ir vienmēr. Tāds tiešām vienmēr, un arī esmu organizējis daudz citas pasākumus. Tā tas, man liekas, bieži sanāk, kad tu esi ieplānojis kaut ko un pilnībā notiek pretēji. Man liekas, ka es neatceros, ka vajag to video neko vairāk, bet man liekas, tik un tā piesaistīt daudz cilvēku. Es nezinu, kad viņš nav tik kvalitatīvs, varbūt tas vēl vairāk kaut kā palīdz. Ir savu mākslu arī tādos nekvalitīvos videoklipos, bet man liekas, tas bija vairāk uz slikto norāvu un zemāk tās vēlēšana balss nekā uz labo. Jo man liekas, ka tā runa, kas man bija ģimnāzijas, ko es teicu, zālē, bija daudzreiz labāk, un ja es nebūtu uzfilmējis to video, man liekas, es būtu tiks par prezidentu. Nesanāca šogad, diemžēl, bet var mēģināt nākamgad, ja paliek uz otru gadu. Jā, paliec uz otru gadu. Jā, tā tas tiešām mēs strādājam uz jaunajā sistēmā. Jā, tad tu varbūt varētu pasākt vairāk parlamentu. Jo parlamentā, cik es saprotu, tur izdomāja visu tā būt par prezidentu. Un tu esi vairākas gadus kā es parlamentā. Varbūt tev ir kaut kāds spilgtākās atmiņas vai ko tur iegūsies. Jā, parlamentā man bija tā, ka pirmoreiz atnākot uz ģimnāziju, iepriekš es nebiju nekad iesaistījies ne skolas domē, ne kaut kādos pasākumos, un tad man radās vienkārši tāda vēlme, ka jāpamēģina kaut kas tāds. Un es piedalījos aizgāju pirmo dienu uz parlamentu, un es redzēju, ka bija daudz cilvēki, un man bija tāda jauna vide, un, protams, es turējos klāt tiem cilvēkiem, tos cilvēkus, kurus es labāk pazinu, tu tuvāk viņiem turies klāt, tu vairāk viņiem runā. Un, pirmie pasākumi, pirmais pasākums, man liekas, uz ko mēs gatavojāmies, bija tolaik bija prezidenta vēlēšanas, bet starp prezidenta vēlēšanām bija arī skolotāja diena, kas man šķiet ļoti interesanti, jo tajā idejā es negribu izklausīties egoistiski, bet tajā idejā ļoti iesaistījos. Mēs, man liekas, izdomājām novadīt stacijas skolotājiem, kad būs, tajās 40 minūtēs, tur katrai stacijai kaut kāds 10 minūtes, un tās ir klases, piemēram. Viņam, tām skolotājiem, principā, jāiet cauri kaut kādām klases, matemātikas klasē, sporta klasē, dabzinībām, tur filozofijas, neatceros precīzi, kādas bija tās klases, bet es vadīju sporta klasi. Un tā bija arī man savu veidu pirmā sastapšanās ar skolotājiem. Es nevienu skolotāju īsti tā nepazinu un tā, un tad es attēloju tādu sporta skolotāju, es atceros speciāli, man patika iet tādā lomā, kā īsti tāds sporta skolotājs. Es atradu, man liekas, kaut kādu spilvenu, pabāzi zem savu vēdru, lai izskatās, ka es būtu tāds, uzēdies, un jā, es kaut kāds nianses bija. Zeķes uzvilku ļoti jau garas, tā kā pārliku pāri trenuškām, vai kas man bija.
Nē, es atceros, bija tās garās zeķes un bija šorti, un es zem šortiem paliku kraķi un uzvilku super augstu tos šortus, lai izskatās tāds 90, es tā vismaz iedomājos, ka izskatās 90. laiku tāds sporta treneris. Sporta skolā. Un tad mēs vadījām tās aktivitātes skolotājiem, un es teikšu godīgi, skolotāji ļoti labi pazīst jauniešus, un ļoti labi pazīst, ko jaunieši varētu teikt pretī skolotājiem. Jo, kad mēs vadījām aktivitāti, mēs devām dažādas uzdevumus, tur jālocās kaut kā ar rokām, un viss kaut kas tur jāpadod bumbā, ātri jāizdomā. Un skolotāji tieši par spīti, labi par spīti varbūt nē, bet interesantā veidā pateica tur, es nevēlos to darīt, es šodien negribu, man nav sporta darbs līdzi, visādus attaisnojumus, taču skolotāji man ir slimības lapa, es negribu, kāpēc mums tas ir jādara un visādas tāds, tāds standarts, ko es teiktu sporta skolotāji, man ir sporta stundu. Tas ir interesanti, tas ir ļoti. Tas tāds jautrs pasākums. Jā, tas bija tā skolotāja diena bija, man liekas, man tāda zīme, kad visi nākamie pasākumi būs ļoti labi. Un, protams, nākamais pasākums, ko mēs novadījām, bija Valentīna diena. Jo pirms tam bija Nē, tur atcēlās. Tur bija notikums tāds, kad pamat vajadzēja atcelt to Ziemassvētku balli. Un mēs gatavojamies Valentīna dienas ballei, kas notika 3. februārī. Kad ir Valentīna diena? 14. februārī. Es vēl nedzēju pārliecināties. Jā. Un tajā Valentīna diena ballē man bija uzdevums sarunāt sponsoru. Un es to brīdi pazinu skandināvu īpašnieku, jo es draudzējos ar viņu dēlu un tā. Un man pirmo reizi bija kaut kādā veidā jāmēģina sarunāt sponsoru, un man bija ļoti bailes, jo es īsti nezināju, kā man rakstīt to ziņu, jautāt. Un man bija tā, ka es sarakstīju, tad vēl ChatGPT nebija, tad ChatGPT nepastāvēja, un es ļoti kaut vai man skaitījās kā draugs, es ļoti formāli garu ziņu rakstīju viņam Instagramā, vai iespējams neesat interesēti tur mūsu Talsvalas ģimnāzijas balli sponsorē, tur iegūt dažas dāvankartes no Skandināva. Es atceros, cik pārbies es biju, man bija tik ļoti kauns prasīt, es biju tik nērtā situācijā, bet man bija bailes arī prasīt kādam citam kaut kādu palīdzību, jo tas bija tikai uzdots uzdevums man, un es gribēju to izdarīt, es gribēju justies kaut kādā veidā iederīgs tajā parlamentā. Un es apņēmos, un man ilgu laiku neatbildēja, es atceros, es gaidīju dienu, un man jau jautā skolotājs Singurs, kurš arī mums vada parlamentu, jautā, kas beigās ir to Skandināvu, vai viņi piekrīt tam sponsoram vai ne. Es saku, jā, tur sīkiņi jāuzgaida, es izdomāju kaut kādu absurdisku iemeslu, kāpēc vēl īsti nav konkrēta atbilde. Un pagāja kaut kādas 2 dienas, 3 dienas, un beidzot atbild, un saka, jā, piedod vecīt, aizmirsu, kad uzprasīju tētim. Šodien var arī aiziet pakaļ uz Maximu XXL dāvankartēm. Tāds līdz cikiem var izņemt? Līdz 6, un to brīdi, kad viņš man uzrakstīja, bija 5:30, un es biju pie 2. vidusskolas. Un tas nozīmē, es gāju visu ceļu atpakaļ līdz Skandināvu XXL, lai dabūtu tās dāvankartes. Tā bija tāda pirmā pieredze, kad man jāveido kāds kontakts ar uzņēmējiem, varbūt Skandināvu un tā. Jā, man arī šovakar jāraksta uz sponsoriem. Par kādu? Es dzirdēju, ka Zaļuma balle tuvojās grupa Bukte. Jā, tieši tā. Man tik ļoti prieks dzirdēt, jo
Tas arī, man liekas, bija pirmajā gadā, kad es gāju 10. klasē. Mēs domājām Zaļuma balvu, un tieši grupa Bukte bija izlaiduši kaut kādas savas pirmās 2 dziesmas. Vēl ne, principā viņi bija pirmajos soļos, lai kļūtu par tādu grupu, ko kādu šobrīd, populārāk zināmu grupu. Un es atceros, mēs sēžam, mēs domājam, kādu grupu mēs aicināsim ciemos. Un mēs tad visādus variantus, Jūlijai toreiz bija paziņa, kaut kāda savveida paziņa, kas uzstājās viens tur kaut kādu mūziku spēlēja. Un mēs domājam, ka to variantu, un tad es ieminos, ka man ir draugs, kuram ir sava grupa, un viņi iesācēja, un tad Singurs uzliec, kāda mūzika viņiem ir. Es uzlieku, protams, labāko hītu, 2 naktī, benzintankā 2 naktī. Kaut tāds. Un Ritī Kolns pateikt nepareizi nosaukumu. Bet ļoti labs hīts. Un Singurs saka, izklausās ļoti labi. Lai viņi brauc šurp, aicinām viņu, ko tad mums ir zaudēt. Es sazvanīju, uzjautāju, vai viņi nevēlās, un toreiz arī varēja tikt. Un mēs paaicinājām, man liekas, toreiz tā Zaļuma balva bija viena no tādām, man tik ļoti patika, jo visi tā grupa spēja tik daudz enerģiju, tur uzstājoties, viņi motivē arī cits jaunieši, kas tur dejoja un tā, lai kustēties. Un, nebija tāda parasta balva, kurā visi sēdēja malā un neko nedarīja. Tad jau šogad arī būs laba balva. Jā. Tā kā Rūta plāno pašā visu, un viņi tieši teica, ka viņi ļoti priecīgi, ka viņi dabūja Bukti, jo toreiz, tad, kad bija, tad bija ļoti forši tieši tā enerģija un viss tas. Un ka visi viņai prasīja, ka vajag Bukti, un tad beidzot dabūja. Jā, bet daži nianses, ko es atceros no grupas puses, es arī saprotu, kā mūziķis ļoti neierast ir uzstāties skolā, īpaši, kad ir gaišā dienas laikā. Jo gaišā dienas laikā, man liekas, nav savu veidu tāds tā kā atmosfēra, tāda. Ļoti neierast, liekas, ļoti neierast ballēties, tad dejoties. Sākums vienmēr katrai ballē, man liekas, tāds nekāds. Jā. Bet pēc tam es arī biju satraucies, jo es atceros, ka es aizgāju uz to balli, un es redzēju, ka pilnībā neviens nedejo, un viņi jau tā kā uzstājās, un man ir šis uztraukums, ka būs pilnīgi izgāšanās tas pasākums, jo neviens īsti nedejo neko, un es tagad stāvu priekšējās rindās, un es saprotu, kaut kā jau mēģinu iekustināt to publiku, un tad ieradās tieši man daži pazīstami draugi, un kopā ar viņa, kopā mēs visi mudinājām pārējos, lai sāk dejot, lai sāk kustēties, un tad jau aizgāja pēc tās iesildīšanās, visas pasākumus principā aizgāja savā ritmā, un man liekas, daudziem ir ļoti labas atmiņas no tās, es ceru, ka daudziem ir labas atmiņas no tā pasākuma, un labs pirmais iespējas no grupas. Jā, bija ļoti forši. Tā ir grupa vispār ļoti labi. Un tagad arī viņi ļoti populāri. Jā, viņi vairākas reizes uzstāsies. Viņi uzstājās klubā, Sinerī, un arī šobrīd, viņi pagājuši gadu uzstājās Pozitīvus. Protams, nevis uz lielās skatuves, bet iesildīšanās skatuves, bet tur arī tajā koncertā saņēma tādu daudz recognition, atpazīstamību, jā. Un šogad viņi arī Summer Soundā uzstāsies, un tāpēc ir līmenis, jauniešiem patīk noteikti. Tā parlaments vairs nav par ko piebilst? Ir. Es gribētu teikt, parlamentā arī iemesls, kāpēc es devos uz parlamentu, jo es dzirdēju, ir Erasmus Plus projekti. Un es to brīdi, kad es sāku iet vidusskolā, es ļoti gribēju aizceļot uz kaut kādu citu valsti vai kaut kādu apmaiņu pieredzē, jo es pirms tam nebiju nekur bijis ārpus Latvijai. Un Singurs tieši teica, ka viņiem ir projekts Every Day is Friday, kurš uzsākās pirms man liekas 10. klases, bet kad viņi devās
10. klasē, man kas bija pieteikšanās. Un es pieteicos, kad es uzņemšu to jaunieti. Un jā, mēs uzņēmām viņu. Ar tādu domu, kad es pēc tam varēšu lidot uz Spāniju. Un tur man uzņems. Es varēšu redzēt Spāniju un tā. Un tas bija ļoti nepacietīgs. Es laika interesējos, kad tad būs, kad tad viņi brauks ciemos. Un pirmo reizi, kad viņi arī atlidoja ciemos, tā nedēļa, ko viņi aizvedīja, tad bija vienkārši lieliski. Tas bija izrādīt viņiem Latviju, jo tiem spāņiem viņi tur nezinu, kas ir pat jūra. Viņi bija pārsteigti, ka mums bija tāda jūra, ka tik tuvu mums ir jūra, jo viņš dzīvo Madridē, un tas principā ir ļoti tāls ceļš līdz jūrai. Tur vēl arī mēs visu laiku viņam rādījām mežus. Man liekas, viņiem tur sītiņi tas gan pieriebās, ka mēs nepārtraukti katru 3 dienas pēc kārtas mežos staigājām. Un cerams, ka viņi kaut ko arī iemācījās par mežiem, bet tas ir, man liekas, Latvijai tāds liels latnums, jā. Jo vispār kaut kādos pētījumos arī redzēju, ka nekur, īstenībā nav nevienai citai valstī tā, ka galvaspilsētā mums Rīgā pat ir ik pēc kādiem 3 kilometriem kaut kāda tāda zaļa teritorija, kur ir mežs principā. Es redzēju kaut kad vakar, ka mums salīdzinoši Latvija ir daudz zaļāk un tīrāk nekā Rīgas. Jā. Un tā ir tāda forša vērtība, kas mums ir. Un jā, tas Erasmus, tas pasākums bija tāds. Es arī pirmo reizi pie manīm bija tāds jaunāks cilvēks, viņam 14 gadi un man jau 17, tad viņš man noteikti saskatīja kā kaut kādu dievu, jo viņš bija pilnīgi pārlaimīgs. Mēs visu kaut ko viņam izrādījām, tur talsus, likām varbūt darīt, es neteiktu muļķības, bet iemācījām kaut kādas tādas, interesantas latviešu vārdus, ko pēc tam viņš varēja staigāt un tur citiem cilvēkiem tur viņas teikt un tā. Viņš arī mums iemācīja dažus spāņu vārdus, es nezinu, cik pieklājīgus, bet pietiekamā līmenī. Jā, kas mēs pirms tam runājām. Es, protams, neteikšu to vārdu, bet tie cilvēki, kas sapratīs, tie sapratīs. Mēs pastaigājāmies vienā vakarā, mums ir putotas, automazgātā. Un mēs ejam garām, un tie spāņi ļoti smējās, un es nesaprotu, kāpēc. Viņi mēs jautājām, kāpēc jūs smējaties, viņi tādi, tas jau ir lamu vārds, tā kā mūsu valodā. Un tad viņi ritīgi tas smieklīgi. Arī drogas izrādās kaut kāds lamu vārds viņam. Jā. Tas gan jau spāņu skolotāja jau jautā. Tas jāpajautā jau. Un kā tev vērtēja Spānijā? Tu biji? Kad devāmies uz Spāniju, ja godīgi lidojums turp, bija daudzreiz ilgāks. Es biju iecerējis, man bija tā doma, ka tas lidojums būs ļoti īss, bet 4 stundas lidmašīnā, bija jāizdomā, ko darīt, principā, bez interneta un tā. Bet kopumā es vispār nesūdzos, tas ir brīvo tev lidmašīnu biļets un tur sēdēt ar saviem draugiem. Mums bija arī rezervētas vietas, kur sēdēt. Devāmies uz Spāniju pirmajā dienā. Pirmajā dienā mums jau radās problēma ar sabiedrisko transportu. Mēs gandrīz iekāpām nepareizajā vilcienā. Tur strādāja, tur tā sistēma uz sītiņā savādāk. Man ir drusciņa pieredze tiem vilcieniem, jo es devos vienā citā projektā, par ko gan jau parunāsim drusciņu vēlāk, bet to brīdi, kad devāmies no lidostas uz vilcienu, nebija nekādas norādes, kur tas vilciens dodās, un bija arī saukums zīmēm norādīts, ka notiek remontdarbi. Un Singurs arī druscītiņi apjuts, nevar saprast, vai mēs esam iekāpuši pareizajā vilcienā vai kā. Un mēs tagad visi iekāpjam vilcienā, Singurs tur plāno, tur skatās kartē, vai mēs esam pareizajā, un saka, ka tomēr neesam pareizajā. Mēs ātri visi kāpjam ārā,
Un tad tomēr izrādās, kad ir pareizajā, mēs atkal kāpjam iekšā, mēs ritīgi nav pārliecināti, kur dosies, kā jautājam kādiem vietējiem no English, sorry, fantastiski, brauksim, kur mūs vedīs, ko citu pateikt. Izrādās beigās, tas bija pareizais vilciens, aizbraucām līdz stacijai, jo tas ir no lidostas vilciens. Stacijā mums bija brīvais laiks, mēs tur paēdām kaut ko un tad devāmies tālāk iekšā stacijā, un mums bija pārsteigts, ka stacijā, lai pārbaudītu tā kā mantas, zini, tur somas, ja iet caur tā kā lidostā, principā. Es nebiju nekad redzējis. Vilciens stacijā? Jā. Tev bija jānoliek soma, tu viņi tev izgāja caur to mašīnu, pārbaudījot tev nav kādā šķēris, tur asmeņu, un man liekas Singuris, lai ņēma savu sievas to somu, un viņš gāja ar tās sievas to somu, viņam kaut kas sarkans uzreiz, ka viņam kaut šķēris vai ko, un viņš spāniski jautā Singuram, kas tas pa asmeni, lai izņem ārā. Un Singurs jau nevar, viņš tā nav viņa soma, viņš atver vaļā viņu un tagad mēģina atrast, kur tad ir tās šķēres, tur kavēt, tur visi cilvēki, jo tur rinds ir super liels. Un mēs tur stāvējām, sagaidījām Singurs beigās tur tik cauri. Vispār tikko atcerējos, vispār pat Rīgā, kad devāmies pārbaudē. Mums bija lielā bagāža, es biju kopā ar Patrīcijas, tā kā palīdzēju viņai to čemodānu likt visu, un viņai pārāk liels svars. Mēs attaisījām, viņai tur bija visāds rupmaizes, sapirktas, viss, viņas mamma bija ļoti cītīgi pastrādājusi, lai nodrošinātu, nevis pārēdus, bet arī, lai, spāniešiem būtu ļoti daudz dāvanas. Principā ļoti daudz dāvanas, kas ir ļoti mīļi un forši. Bet tā, man liekas, dara principā visas mammas. Un mēs izņemam ārā to rupmaiņas, lai tur ir vairāk, tā kā vieglāks čemodāns ielikām somā. Un tagad jātais ciet, tā kā čemodāns mums neiet ciet, tas aplīs rāvējs vajadzējis. Un mēs pārbijušies, mēs spiežam to čemodānu kopā, mēģinam pēc iespējas ātrāk aiztaisīt cietu ar čemodānu. Tu jau sāk domāt, ko darīt, ko varbūt mums tagad visiem paņem kaut ko no tā čemodāna, bet beigās dabūjām ciet, ielikām tajā tur nodevām tajā bagāžā un devāmies tālāk, bet uztraukums bija tāds, ka tas čemodāns kurā brīdī var atvērties un tur lidmašīna no visas drēbes tur izlidināt. Atgriežoties tajā stacijā, kur tālāk tur bija tik daudz cilvēku. Es biju pārsteigts. Tur bija tik daudz cilvēku, tu pat nevarēji atgriezties. Visi ir tik tuvu un, lai varētu atrast to vilcienu, uz kur ceļu viņš atrodas, jātiek pie tādā lielo ekrāna, lai varētu redzēt. Kur vilcieni tev jāizvēlās, un mēs ejam, un tur cilvēki sēd, un viņi visi ir apsēdušies uz grīdas, un tā, ka tu nevari viņiem tikt garām, un viņiem vajag kaut kā tikt garām, tad tu viņiem ej principā pāri, lai varētu tikai tikt garām viņiem. Viņi tur apsēdušies, un viņi skatās, tas tev ir tā kā šokā, kāpēc tu viņiem kā pāri, bet nekur citur jau nav vietas, lai tu varētu aiziet. Tur pilns ar pūļiem, vienkārši tā kā šprotes. Un mēs aizgājām pie tās tāfeles, un jau radās nākamās problēmas, ka nevar atrast, kurš ir mūsu vilciens. Jo mums ir dota vilcienam, ir tas numurs, kas tev rādās uz biļetes. Pirmie 3 cipari nesakrīt ar nevienu ciparu, kas atrodas uz tāfeles. Un mēs pārsteigi meklējam, kurš tad ir tas vilciens. Un jau sāk domāt, ka mēs esam nopirkuši nepareizajā dienā biļetes. Beigās izrādās, ka tie 3 cipari, kas tev uz biļetes tur rādās, nav pat svarīgi. Tev nav jāskatās. Tev ieskatās tieši pēdējie cipari. Un tad mēs sagaidījām savu vilcienu, devāmies, un Spānijā ir tā, ka daudz cilvēku nerunā angliski. Arī jauniešu vidū viņi nerunā angliski, viņiem vienkārši tā valoda ir
Tas dzirdējis, man liekas, viņam arī nepatīk, ja tā kā kāds runā angliski, ne? Nu, īsti par to neesmu dzirdējis, bet tas pamatojums ir tāds, ka viņiem ir ļoti liela populācija, viņiem īsti neinteresē, kas notiek ārpus pasaulē vai sazināties ārpus pasaulē. Un tad mēs tikai ejam lejā, un tur jau stāv viens vilciens, bet kaut kāda dāma stāv ar zīmi, kad viņi acīm redzot tur strādāja, bet viņi stāv ar zīmi, kad rādās kaut kur mūsu tas pilsētas galvenmērķis rādās tur tālāk, kad jāiet tālāk. Un tagad īsti nevar saprast, kur tur mums ir jāiet, jo viņi tikai saka, viņi jautā, kur mēs braucam, mēs pasakam to pilsētas nosaukumu. Un, Segovija, viņi tādi, jums ir šis vilciens, nu labi, mēs tā kā sākumā pieejam pie tā vilciena, bet mēs redzam, ka daudz cilvēki iet tālāk, mēs jautājam, kur tie cilvēki iet. Viņi saka, viņiem vajag vilcienu uz Segoviju, ja iet tālāk. Rīcīgi nevar saprast, kas notiks, mums iet uz to vilcienu, vai mums palikt tā pašā, ko mums tā sieviete norādīja. Mēs atklājam pie tās sievietes, mēs jautājam, kurš tas vilciens, jo mums līdz attiet, un vēl, viss ir tādā steigā, ka tu esi vienkārši apmulsis, tu nezini, ko darīt, jo tev jāpaspējas to vilcienu, tev jāiet kā pareizajā, un savādāk tu aizbrauks kaut kur, sazini kur. Un beigās izrādījās, ka tomēr jāiet uz to tālāko vilcienu, tu mēs principā skrējām līdz tālākajam vilcienam, tikām vilcienā iekšā apsēdāmies, un bija pirmo reizi tāds mierīgs prāts, un varēja sītiņi nomierināties. Jūs tur visi pēc kārtas jāgreiz, cik tas? Jā, tas tā standartā. Tas padara arī tādu. Zini, ja viss notikt, kā tam vajadzētu notikt, un kā tas paredzēts, ka notiks, tad nebūtu tik interesanti. Jā, tāda interesantāk ir kaut kas iespējams. Pārējās dienas arī bija ļoti interesants. Es atceros, mums izrādīja to Segoviju. Pirmajā dienā viņam tur ļoti skaists pils. Jautrs faktiņš, tā pils, kas viņiem tur atrodas Segovijā, tas čalis, kas ir Disneyland, zini, tas logo, Disneyland logo, katrai ir multfilmai sākumā. Viņš ir principā iespēja, viņam iedvesma bija tā Segovija pils. Un viņi ļoti līdzīgi, ja godīgi izskatās tā pilī, kas ir attēlot. Disney visās tās multinēs. Un tā pils, mēs netikām iekšā, jo tur vajag rezervēt biļetes jau vairākus mēnešus laicīgāk, bet tā varēja apskatīt no apkārtnes un tā. Un kas vēl tur bija? Es domāju, būs super silts. Izrādījās, ka to nedēļu, ko mēs aizvadījām Spānijā, bija augstāka nedēļa Spānijā nekā Latvijā. Tajā Latvijā, to nedēļu Latvijā bija, man liekas, 25 vai 26 grādi. Mums tieši bija kaut kādi 19 un 17. Man bija šorti līdz tikai vienu džins. Es no rītiem vienkārši trīcēju, bija tik augsts, vai kaut kas pateikt, kaut ko augsts. Skatībā. Jā, un mums bija kaut kāda uzdevuma par to Spāniju. Jā, tajā Segovijā. Un mēs pildījām tos uzdevumus, un tie mazie spānieši vienkārši pārsteidz. Es pasaku kaut kādu joku, un viņi visu laiku, arī cik pārspējušies nāk klāt, un man tur jautā, vai pasaka kaut ko grūstās, kaut kur ved man. Es vispār neko nesaprotu, viņi ar manīm runā spāniski, un viņi kaut kāds, pasaki šito lūdzu, un viņi pārsmējušies, viņiem kaut ko rūpi pateicu. Un pārsmējušies par to, ka es pateicu to, ko viņi man lika pateikt. Un tad mums bija noslēguma nedēļā. Mums bija jāprezentē, ko mēs esam redzējuši tieši tajā Spānijā un visai tai administrācijai. Tur bija atnākuši
vietējie kaut politiķi un arī pilsētas tur kaut kāds mērs, man šķiet. Un mēs tikai prezentējām, ko mēs redzējām tajā Segovijā, un arī mums bija tikai iedot tādu problēmu, kas mums jāatrisina. Un tad mēs prezentējām, kā mēs atrisinātu to problēmu. Un kamēr mēs prezentējām, mēs uzstājoties vienkārši es norunāju, kas man bija jānorunā. Un stāvot, es tagad taisu selfiju, jo mums vajadzēja dažādas bildes vienkārši priekšā tā ceļojuma, un es taisu selfiju. Un es uztaisu to selfiju, un es pagājuši atpakaļ, un es redzu, visi spānieši pārsmējušies. Tur dāņi arī ir tādi, man ar dāņiem arī izveidojas ļoti labas drauga attiecības. Tie arī pilnīgi pārsmējušies. Es paskatos uz Singuru, tas arī viņš smaida. Un tad es paskatos uz tās spāņu skolotājas. Viņa vienīgā super dusmīga ar tādu bēdīgu, tādu bēdīgu smaidu. Nevis smaidu, bet bēdīgu sejas izteiksmi. Un tad, kad es nogāju no tās prezentācijas un es sēdēju, viņi tur tālāk runāja, viņi bija ieslēgusi tādu acis kontaktu ar manīm, kad tāds jau, kad lāze pilnīgi man mērķēja nost un gribētu nošaut, principā. Tālūk tur gāja, tur, kas vēl, vienu vakaru mums ir daudz brīvais laiks. Mums bija tā, ka pa dienu, sākot no rīta līdz kaut kādiem 11. Kaut ko darījām pilsētu, tur staigājām un tā. Un pēc tam mums ir brīvais laiks, lai mēs varētu, principā darīt, ko vēlamies. Tad satikāmies es un vēl tie latvieši, kas mēs esam tā grupiņa, un satikāmies arī kaut kādiem dāņiem. Un kopā devāmies uz to pilsētu, jo mēs bija tā Segovija, un mēs drusītiņi dzīvojam ārpus Segovija. Tas būtu tā kā Talsi un Stende. Mēs aizbraucām uz to Segoviju, un tad mēs staigājām apkārt, un mēs tur runājām par kādiem vietiem. Un tagad tas spānis, kas man ir iepazīstina ar saviem draugiem, un tie draugi ir, es pirmo reizi redzēju, pirmo reizi, es jau godīgi nebiju pārsteigts. 15-gadīgs jaunietis vienkārši pīpē cigaretes un tur sēž uz soliņa ar kapuci, trenuškās un tā. Es domāju, ļoti forši draugi. Tas ir legāli? Es nezinu, gan jau, ka nē. Tad ir kurā vecumā tas ir. Bet viņiem, man liekas, tur smēķēšanas kultūra ir pilnīgi savādāk. Viņiem tas ierast smēķēt iekštelpās. Un man liekas arī, kad tā spāņu puiši pie kās paliku, viņas mamma arī smēķēja iekštelpās, bet viņi to darīja tik slepus, kad es varēju tikai savost tos dūmus. Es nekad neredzēju, kā viņi smēķēja vai neko, bet es gāju uz tolis, un es tā post, es jūtu ritīgi pēc smēķiem smird, un es tagad pastaigāju to dzīvojumu, un istabu paskatos, vai, kur viņi smēķēja? Nav, vienkārši dūmi, es tikai jūtu, kā kāds smēķēja. Principā tā, un tas ceļojums bija, ko es ļoti vēlējos tas bija tas galvenais iemesls, kāpēc es piedalījos parlamentā, jo es veidot parlamentu kaut kur aizceļot. Okay. Un ko tu vēl iegūmi no parlamentā īsumā? Ļoti daudz prasums. Esmu uzstājies skolas pasākumos. Man personīgi ir tā, ka man uzstāties cilvēku priekšā ir ļoti liels bailes. Man ir ļoti liels bailes uzstāties cilvēku priekšā un vispār vadīt kaut kādu pasākumu vai runāt, skatos priekšā. Un tad, atnākot uz parlamentu, sapratu, ka tieši tā ir tā īpašība, ko es gribu mainīt sevī. Un es pēc iespējas vairāk mēģināju atrast veidu, kā justies ērti skatuves priekšā, cilvēku priekšā. Un, protams, tas nāca ar saviem mīnusiem. Man ir bijuši pasākumi, kur esmu pilnīgi izgāzies vairāk cilvēku priekšā.
Labākais pasākums, tāds lielākais pasākums, kurus esmu izgāzies, ir noteikti jauniešu dienas, kur mani ievadā bija jānorāda visiem dalībniekiem, kuri iedodās, un tur bija kaut kāds 120 cilvēki. Un es tagad uznāku skatos priekšā, man ir jārunā, un es tagad iesāku runāt. Es gribu tagad tulīt teikt tās komandas, kur ir jāiet. Un es redzu sānā, man rāda tā kā stop zīme, kad es saku kaut ko ne tā, kā man vajadzētu. Un tam man principā bija tāds Aptuveni tikai 3. klasē. Jā, principā tā kaut kā. Un es atceros, es tur stāvu, skatos priekšā, un man pretī skatās vairāk nekā 120 cilvēki, un man vienkārši nav ko teikt. Un es mēģinu izdomāt savā prātā, ko man teikt, un es nevaru neko izdomāt. Un, protams, tanī brīdī man palīdzēja tas pasākuma vadītājs, palīdzēja uz cītiņu izglābt man no situācijas un palīdzēja sadalīt tos jauniešus. Un jā, tas man ir palicis tā ļoti atmiņā, kā es izgāzos. Un kopš tā laika es sev kā solīju vienmēr iemācīties tekstu, ko es teikšu. Bet, vai tas izpildīšos? Nav tas izpildījies. Mans ieteikums, ja kādam ir interese, kā pārvarēt bailes vai kā sagatavoties uz pasākumu, ir saprast, par ko tu runāsi. Un runāt ļoti brīvi par to, un ka tu uzstājies skatos priekšā, domā, ka tu vienkārši sarunājies ar draugu. Man tas vismaz ir ļoti palīdzējis. Uzejot uz skatus priekšā, es ļoti mēģinu domāt, kad es sarunājos tikai ar vienu cilvēku labākajā gadījumā. Un ja kādam arī ir bailes uzstāties skatus priekšā, es tiešām iesaku riskēt, tomēr mēģināt un uzstāties skatos priekšā, jo tas man liekas, dienas beigās, tas tiešām nerūp, vai tu esi izgāzies, vai kā tu esi mēģinājis, tu zini, uz ko tu esi spējīgs. Un, jā, protams, pēc tam cilvēku kaut ko var teikt, ka tu esi tīzels, vai kad tu esi tāds savāds cilvēks, bet tam, man liekas, nevajadzētu būt iemeslam, kāpēc tev nevajadzētu to mēģināt uz priekšu. Jo man pēdējā laikā pat ir sanācis tā, ka visas lietas, kas man šķita bērnībā, kad man bija kaut 14 vai 15 gadi, es uzskatīju, ka ļoti man nepadodās sports, es nevaru publikas priekšā neko norunāt, uzstāties. Man tas vispār nekādīgi nepatīk, un es domāju, es nekādīgi nesaistīšu to ar savu nākotni. Un šobrīd ir pilnīgi pretēji, jo kaut kādā veidā, man liekas, man uz to ir dots talants, un tas talants kaut kādā veidā jāattīsta. Kaut vai man ir bailes, vai es jūtos neērti, vai kā, tas vienkārši jādara. Jātiek ārā no komforta zonas, es teiktu, jo tas ir ļoti svarīgi. Dzīvot uz laiku komfortā arī nav baigi. Jā, par to uztraukšanos tur es varu piekrist, jo man bija bail no visu, kaut vai pat lasīt klasē. Man klase, ar ko es biju 9 gadus, man bija bail lasīt viņiem priekšā. Tādā līmenī tas vēl stresoja, nereāli. Bet, kopš es parlamentu, šo gadu es esmu mainījusies tā, ka es pat nevarēju domāt, es kādā podkāstā būtu, es nekad nebūtu iedomājusies. Tam visam ir tik daudz labāk tādi, man liekas, iznākumi. Tas tā dabīgi aiziet. Jā. Sākumā ir tik bailīgi, bet līdz ko tu sāc darīt un aiziet, tagad tas viss aiziet tik dabiski un ir tik forši. Jā, es arī es nezinu kādā veidā, bet es arī pirms gadu vēl joprojām tā, ka es varbūt nevarētu kādam pazvanīt, ja man ir bail. Bet ar daudz ko es varu labāk uzstāties un runāt ar cilvēkiem. Man bija ļoti bail ar svešiem cilvēkiem, iepazīties jebko. Un es nezinu, tagad es varu daudz brīvāk runāt, man tiešām nav bail, ja godīgi un bieži vien vienalga ko citu domā. Un par podcastu es arī es nevarēju iedomāties, ka es varētu runāt, jo es nezinu, tikai man padodās runāt varbūt ar draugiem, bet tagad jau labi, jā. Jā, principā katram, man liekas, ir savs tās,
Zini, pat introverts tāds cilvēks, kas nerunā daudz cilvēkiem, pat varētu, viņam jāspēj sev tā kā uzstāties kādā klases priekšā vismaz, vai kādu dzejoli noskaitītas. Tik daudz, jāspēj mums katram būt spējīgam. Jā, dažreiz grūti, bet jā. Tu parlamentā, un tad vēl tu esi bijis tasēs. Jā. Jauniešu apvienība? Un tas ir jauniešu centrā, kas ir jauniešu, tā kā tu minēji, jauniešu apvienību. Viņi principā nodrošina, viņi atbild par visām tikai jauniešu centriem, jauniešu biedrībām, kas atrodas Talkas novadā. Viņi tas galvenais centrs, kad iedomāties, ka tas centrs un pie viņiem ir viss tās. Viņi izplata visu informāciju, viņi vienmēr visu zinās un viņi tie, kas vienmēr palīdzēs citām biedrībām, jauniešu apvienībām. Tā. Vienkāršā valodā runājot, vēlme iesaistīties arī radās tajā pašā laikā, kad piedalījos sāk iet parlamentā, jo uz mūsu skolu atnāca daži jaunieši, kas stāstīja par tasēs. Un skolotāji kaut kādā veidā drusīgi mudināja, lai mēs, kas tolaik bijām klases vecākie, lai vismaz aizējām uz vienu to tā kā tikšanās nodarbību. Un pirmajā dienā aizgāju. Es pirms tam jau biju kaut ko dzirdējis, un man, ja godīgi patika tā ideja, jo to, ko es biju dzirdējis, bija ļoti labas lietas. Es iepriekš biju dzirdējis, ka viņi tev dod iespēju tur visādos projektos, daudzreiz lielākos projektos nekā tikai ko skola var piedāvāt. Tas ir tāds tā kā plašāks, tā kā valsts mērogā lielākos projektos var piedalīties nekā skolā. Un aizjūt pirmajā dienā uz tas tur vispār bija tajā dienā, kad aizgājām, bija paredzēts kaut kāds cits pasākums. Tur bija sanākuši citi jaunieši, tie, kas arī tajā laikā bija tas jaunieši, protams, daudzreiz vecāki. Man liekas, to brīdi tas jaunieši sastāvēja vairāk no 22 tādiem, 20-gadīgiem jauniešiem. Un mēs aizgājām, es atceros, vidusīgi tā kā nērti, jo nevienu īsti nepazinu. Nevienu iepriekš nebija runājis un to nebija arī redzējis nekur. Un kaut kā sāk runāt ar tiem jauniešiem, kas tur atradās, iepazināmies, kaut ko parunājām, parakstījām dokumentus, kad jau pirmajā dienā, kad oficiāli skaitos, ka esmu tas dalībnieks, un tad kaut kā ritmiski aizgāja tas viss. Uzzināju, ka viņi rīko jauniešu dienas, un to gadā bija tieši aprita viņiem 18 gadi. 18 gadus pēc kārtas viņi rīkojuši jauniešu dienas, un mēs viņus nosaucām par ūktajiem 18. Un es gribu palielīties, jo to brīdi tas man liekas tāds wow, ko es varēju izdomāt. Tos rūkstos 18 to mājas darbu ideju un vispār to bāzi, kā tam pasākumam notika, kā norisināsies. Es ļoti es tagad principā ieliku iemetu to pirmo ideju, kur pēc tam apaugļoja un paplašināja citi pārējie jaunieši, un es biju pārsteigts, kad pieņēma to ideju. Man bija tāds liels. Tajā pasākuma dienā es vadot savu to trasīti, skatījos apkārt, un es domāju, wow, cik iespaidīgi, cik iespaidīgi, kad man tāda neierastā ideja varēja tapt pa kaut ko tādu lielu pasākumu. Un es arī biju laimīgs, ka mēs varējām pasaukt vienu no maniem mīļākajiem mūziķiem, Rolandu Čēru. Tas bija, to laiku vēl viņš nebija tik mīļš, protams, neklausījos viņu tik daudz, bet tas bija tas brīdis, kad es tieši viņu sāku klausīties ikdienā. Un likās, wow, šies būs jauniešiem čista patīk šis mūziķis. Un tad mums arī ir parasti
jauniešu dienās ir tieši tā, kad gatavojoties jauniešu dienai, problēma ir ar mūziķiem. Ļoti grūti atrast mūziķi, kas patīk citiem jauniešiem. Ir īpaši, ja tev nav liels budžets. Jā, tā ir tāda, jo vienmēr aprit idejas, kādas mūzikas te mēs ņemam, beigās no tiem 5 mūziķiem neviens nevar tikt, viens pat ir ārpus budžeta. Jā, tad mainās visādi. Es atceros, kādas idejas mēs tur apmainījāmies, bija steps, tur vēl visādi, MC apšauda, bet izskanēja, kas pārsteigts. Principā, jā, kaut kāda no repa loka, jo... Kā ir vispār, es jums gribu uzjautāt jaunieši, jūs jau, protams, jaunāk par maniem, es neesmu baigi vecāks, bet kāda mūzikas žanrs jums liekas tāds populārāks jūsu vidē? Jo man šķiet, manā vecumā ir reps. Jā, liekas, reps mūsdienās ir tāds rock'n'rolls sanāks, tas ir tāds. Visiem patīk. Varbūt kāds to ikdienā neklausās, bet tāpēc tikai zina tās dziesmas. Īpaši kādās balās, bet tikai tāpēc vienmēr viss nebūs laimīgi. Tur neko nevar izdarīt, bet mums tā kopumā, jā, reperi, kaut kas tāds. Jā, es biju laimīgs, mēs dabūjām to Roland Čēju, viņš piekrit. Un man liekas, togad, es negribu pateikt nepareizi, bet togad jauniešu dienās piedalījās visvairāk jaunieši, jo mēs to pasākumu ļoti reklamējām. Es atceros, mēs braucām, visur, kur mēs braucām uz citām, citu jauniešu apmaiņām, tur saldu, mēs bijām stendē, visur, principā, kur mums aicinājām, mēs braucām un vienmēr teicām, ka mums ir jauniešu dienas, braucat pie mums, piedalīties šajā lieliskajā pasākumā. Jā, es atceros, Dištendē, man liekas, tā jau, nevis Dištendē, bet Pastendē jauniešu tā apvienībai notika jubileju, un mums bija katrai jauniešu apvienībai jāsaka sava runa un jāpasniedz dāvana. Un man bija tik labi vārdi, un es ļoti cītīgi tos vārdus izdomāju. Sēžot tur, protams, tā soli, es domāju, man tas plāns, pirms es uzstājos, vienmēr es sēžu soli, un es zinu, ka drīz man jānāk, un es domāju, ko es gribu pateikt, kas ir tā ziņa, ko es gribu, lai citi uzklausā, un tā galvenā doma. Un kad es izdomāju to galveno domu, kas bija man to, lai kaut kā noreklamēt, varbūt tas es, un viņiem tādēļ, ka tieši paliks 17, vai 18, liekas, 17, un es viņus apsveicu, kad jums paliek 17 gadi, bet neuztraucieties, nākamgad varēsim kopīgi tad sagaidīt tos rūgtos 18. Un tas ir atsitiens uz mūsu to nosaukumu un uz to pasākumu, ko mēs organizēsim. Un jā, tas bija tāds, tikai dzējnieks jūtos drusīti. Tas ir tāds gandarījums. Kaut kāds, iekšējais Imants Ziedonis pamodās. Jā. Tas vēl liels projekts, uz ko, sākumā viņš bija side projekts, bet es ļoti vēlējos panākt, lai Discovery U. Es biju dzirdējis par to projektu, jo man daži apkārtējie draugi jau bija piedalījušies tajā tādā savu veidu projektā. Un es ļoti gribēju panākt, lai es arī varētu tikt uz to Discovery U, un es visu laiku ieminējos par to vadītājai, tas kas ir Līva. Un es visu laiku izrādīju interesi, un pateicoties viņai, viņa arī īstenoja to ideju, un arī sanāca pieteikties. Principā, tie, kas nezina, man liekas, arī ir sākusies šobrīd kaut kāda pirmā pieteikšanās,
ka varat tiem, kuriem ir 18 gadi, tieši 18 vai arī paliek līdz tam periodam, kad tu uzsāc savu ceļojumu 18, tu vari pieteikties un saņemt tādu travel pass, kur tu spēsi ceļot apkārt pasaulē, principā, apskatāt nevis pasaulē, bet Eiropai ar vilcienu pa brīvu. Tas ļoti tāds to, ko es iegūtu tajās, man bija principā, es biju 24 dienas, man liekas, 25 dienas bija wow, ceļojot visiem, braucot ar vilcienu, jo tas nav ar vilcienu ceļot pa Eiropu ir pilnīgi savādāk nekā lidot ar lidmašīnu. Pirmkārt, daudzreiz ilgāk, tas ir pilnīgi loģiski, bet tā pieredze daudzreiz savādāk, jo tu ne tikai sēdi blakām ar nezināmiem cilvēkiem, un parasti vilcienā katru ceļojumu es apsēdos ar kādu cilvēku, ko es nepazinu, un kad sasniedzu savu galamērķi, es to cilvēku principā jau biju iepazinis kā savu tuvāko draugu. Un tās 6 stundas, ko tu brauc vilcienā, kaut kādā veidā tu iepazīsties ar to cilvēku, kas tev sēž pretī. Tas nav kā lidmašīnā tu apsēdies un tu nerunā to cilvēku, vienkārši sagaidi 4 stundas. Jā. Vilcienā tas ir daudzreiz savādāk. Tur tieši kaut kāds savu veidu tas motīvs no cilvēkiem, kas sēž tev blakām, uzsākt sarunu ar tevi. Viņiem interesē, kur tu dodies, viņiem interesē, no kurienes tu nāc. Viņi interesējās par tevi, viņiem tas pirmais motīvs sāk sarunu ar tevi, un man personīgi arī tā rodās uzreiz tās motīvs, no kurienes tu nāc, tu ikdienā brauc ar vilcienu un tā, un ļoti daudz interesants sarunas veidojās, jo tās ir 6 stundas, bet bieži vien likās, ka es braucu tikai kaut kādas 2 stundas ar to vilcienu, jo es laiku runā, un visādas tur stāstus, tur var pasmieties, tur politiku dziļākas un tā sarunas. Jā, man tas galvenais, es apceļoju 7 valsts. Polija, Itālija, Grieķija, Bulgārija, Ungārija, Austrija un Čehija. Ilgāk laika es pavadīju Itālijā un Grieķijā, bet tajās pārējās valstīs, ko es pieminēju, kaut kādas 2 dienas, 3 dienas. Tas tur bija labāk patika? Vai? Jā, tad, kad man tas ceļojums sākās ar to, kad es principā izplānoju maršrutu, kur es došos, un man bija jāsaliek par katru dienu, kur es būšu, kā es braukšu ar to vilcienu, līdz kurai stacijai, un tā kā viss tas plāns tam plānam bija jābūt gatavam. Un tam plānam bija jābūt gatavam, man liekas, kaut 3 mēnešus vai 4 mēnešus pirms tu vispār sāc to ceļojumu, pirms tu vispār piesakies tajā projektā. Jā. Es atceros, ka es plānoju, un es vienkārši eju caur Google, es domāju, kas tur tik grūts. Ja es Google Maps ierakstīs, man vajag, tagad, piemēram, Talls ir Rīga, man jau parādīs sabiedrisko transportu. Es biju pārsteigts, cik grūti internetā atrast vilcienu biļetes un tieši tos maršrutus, kurus tev vajag. Es tik meklēju visu laiku, viss kaut kādās internetu pārlūku programmās. Es zinu, ka es mainīju no Google uz Bing, kas ir Microsoft Bing, jo kaut kā Bing man deva, es nezinu, citus portālus, kurus varēja konkrēti atrast to, ko man vajadzēja. Un tad es atradu kaut kādām aģentūrām, es negribēju caur nekādām aģentūrām ņemt, tad tu raksti internetā. Man principā bija tā, ka es rakstu internetā, kāda tā populārākā vilciena firma, uzņēmums, tu atrod to nosaukumu, tu viņu ieved internetā pārlūku programmā, tu atrod viņu to official site, tu meklē tās biļetes. Un daži pat vienkārši nerādīja datumus, viņi nerādīja tik tālu prom nākotnē tos datumus. Viss tas process bija tāds, kad es domāju, es varēšu uzrakstīt 3 stundās, es rakstīju 2 dienas un es pavadīju kopā 16 stundas veidojot to plānu. Tāpēc, ja kādam ir tāda interese
to nodarboties vai arī piedalīties uzņēmumā, tajā pašā projektā, ja darīt to laicīgi. Nevajag atlikt spēlēt brīdi. Jā, ļoti interesanti. Tev ir ļoti daudz pieredzes. Šis projekts liekas ļoti interesants, bet tu esi piedalījies ļoti daudzos projektos. Un es domāju, varbūt varētu nosaukt savus visus projektus, varbūt pa dažiem pastāstīt. Vai varbūt kaut kāds, kas tev, tas mīļākais savs projekts ir kaut kas tā? Es varu pastāstīt noteikti par savu mīļāko projektu, neaizliedz, bet aizvieto. Jā, jūs atcerēt, jūs piedalījāties? Mēs nepiedalījāties. Es redzēju no malas, kas notiek. Jā, šis projekts tapa 10. klasē, man liekas. Es nebiju to brīdi vēl iesaistīts. Iesaistīts bija Pauls un Paula. Un viņi izdomāja tādu ideju balstoties uz Paulas ZPD. Principā par to, ka jaunieši pavada pārāk daudz laika pie telefona, un tas tā atbilde, tas pareizais veids būtu nevis viņiem aizliegt to lietot telefonu, bet kaut kā atrast, lai tie jaunieši sāk produktīvi izmantot telefonu. Un tālūk, viņi iesāka rakstīt to projektu, viņi bija tie, kas uzrakstīja to projektu, un viņiem vajadzēja komandu. Un komandā tika pieaicināts es, Miks, Kristiāna, jums šo vajadzētu, es grēšos par skauciņu vārdu. Mēs izlūkosim uz ekrānu, tu man atsūt pēc tam īsto visu vārdu. Jā, Kristēna, es iešu Kristēns. Tad Kristēna, Jūlija, es, protams, un Pauls, Paula, kas vēl, man liekas, mēs bijām tieši tie 6. Kāpēc man šķiet Senija arī piedalījās? Es tiešām neatcerēties kaut kādā veidā. Bet man liekas, mēs bijām 7 vai 6. Un tas projekts mums tapa tā interesanti, jo mēs savācāmies, mums bija tās tikšanās, un tad mēs katrs iedalījām, ko mēs darām. Tas bija atbildīgs par to Instagram page, kas viņiem ir. Un es tagad vispār pirms šī podkasta skatījos, un kaut kādā veidā esmu strādājis uz sociālajiem tīkliem tik ļoti, kad es paskatos uz to Instagram page, un es domāju, kas man notika prātā, ka es tik slikti varēju izveidot. Jo man jau augus tā pieredze, un es atskatos uz to, ko es, kas jau skaitās sens projekts. Es domāju, es varēju daudzreiz labāk izdarīt daudz ko. Bet tā tas man liekas arī. Jā, man liekas, tas bija tāds. Ir vēl lietas, ko es atskatos, ko es domāju, šis dizains, ja godīgi, ir ļoti labs. Jā, es atbildēju par to sociālajiem tīkliem, arī vadīju tās aktivitātes, un es atceros katru dienu. Mums bija tāds, ka mums bija izvēlēts 10. klases, un tās no katras skolas, no ģimnāzijas, kristīgā vidusskola, otrā vidusskola. Un mums sākumā šķita, ka ar ģimnāziju 10. klasi būs daudzreiz vieglāk, bet izrādījās, ka tā nebija. Izrādījās, ka bija pilnīgi pretēji. Mums bija daudzreiz grūtāk, jo mēs tagad uzdodam to uzdevumu, un viņiem tagad jāizpild tas uzdevums, viņiem ir jāsaplāno savs laiks, jo mēs viņiem arī atvēlējām laiku tagad pusdienām, un tev jāizpild tas projekts. Un es neteikšu, es neteikšu vārdā, kurš skolēns, bet šis specifiskais skolēns sēdēja malā un vispār neiesaistījās nekādīgi. Piegājām klāt, teicām, vecīt, kaut ko kas iedara, palīdz saviem draugiem. Viņš paskatās uz mums un saka, es negribu. Es negribu. Un turpināja spēlēt Clash of Clans. Spēlēja telefonu. Un viņš sēž, cik mēs nezinām, ko darīt, un tas viņa apjukums. Mēs domājam, labi, ir atstās viņu. Ja sāk, un pēc pusdienām, to nebeidzās pēc pusdienām, ja sākumā mums bija paredzēts, ka būs kaut kādi sākumās pasākumi ieradās 30 cilvēki, pēc pusdienām ieradās 15.
puse jau bija aizgājusi pilnīgi prom. Un, pilnīgi bija aizgājuši prom, tad bija tāds, šoks pilnīgi, kā tā var izdarīt. Tālāk ar kristīgo skolu, man liekas, mums gāja vislabāk. Kristīgo skolu mums gāja vislabāk, un ar otro vidusskolu arī tā interesanti gāja. Tur bija savu arī kaut kādi jaunieši aizgāja prom vienkārši pēc pasākuma, bet kopumā arī bija jauki redzēt kādus video. Tas uzdevums, ko mēs viņiem likām darīt, bija izveidot video klipu, un tur bija tik radoši video klipi. Man liekas, labākais, ko es atceros, bija kāds izdomājis sižetu par bullyingu. Viņiem bija jātēlo, kā atrisināt bullyingu. Viņiem bija jāuzfilmē video klips. Un viņi bija uzfilmējuši, kur jaunietis, viņi tur apbižo, tur mētā, ar visādiem tādiem, tagad to trendu, ka tumsa hūru, tur ir edits, viss te tur standarts. Un viņi izmanto tur tos edits, tur uguns sprāks, tur zibens kaut kā, kad viņi tur apbižo, un tad viņš saņemās, viņš aiziet uz trenižeru zāli, uzspiež stieni 2 reizes, kļūst pa muskuļainu čali, aiziet pie tā čala, kas viņu bulijoja, un tur viņi varēja pagrūst. Principā bija stiprāks. Tur bija tik daudz radošu video, ka tiešām vajadzēja varbūt viņus kaut ko publicēt vai padalīties internetā par to. Profilā, vajadzēja. Instagramā ielikt, tie bija fantastiski video. Tiešām pateikties visiem, kas piedalījās tajā pasākumā. Un pēc tam mums bija afterpartijas, kur piedalījās Grantiņa. Un uz to Grantiņas pasākumu, noslēguma pasākumu, tā bija arī mācība, ka nākotnē varbūt, kad to mūziku tomēr nevajag samaksāt to lielo naudu, jo beigās uz to Grantiņas pasākumu palika, bija uzaicināti, ka visi dalībnieki. Un principā dalībnieki uzstājoties Grantiņā vienkārši aizgāja prom, tad mēs tur 15 cilvēki, tas jau, man liekas, bija diezko daudz. Mēs dejojām, viņi cieda, un mēs dejojām vienkārši priekšā. Un, kamēr viņi bija pazuduši visi. Tāda mācība nākotnē savu veidu. Un principā tā, un tā atsauksme, ko mēs arī ieguvām no neaizslēdz, bet aizvietoja, ka daudzi citi projekti ņēma mūsu projektu kā par piemēru. Un patīk, kad arī JSPA, kas ir Latvijas aģentūra, principā atbild par jauniešu projektiem un tā. Jo mēs nebijām vienīgie, kas dabūja finansējumu. Mēs likām kaut kādus postus, mēs katru reizi, ka kaut ko ielikām storijā, principā mēs gandrīz bijām vienīgie, kur visu laiku repostoja savos storijos. Mums likās, ka mēs esam krūti. Tas projekts bija tiešām labs, tikai to es reāli pamanīju. Jā, izskatījās kvalitatīvi. Tikai es nezinu, jo es nepiedalījos, bet no malas izskatījās, ka jūs tiešām daudz tur darāt. Man liekas, mēs bijām Madonā uz līdzīgu projektu. Mēs bijām uz noslēguma projektu, kur arī Madonas jaunieši bija izveidojuši līdzīgu projektu. Un man patīk kaut kāds nianses, ko viņi izdarīja, kā vadīt tās aktivitātes, ko es domāju, vajadzēja. Viņiem bija ļoti labi izplānos. Parasti kādreiz tādos pasākumos ir grūti saprast, kur kas notiek, apmaldīties vienkārši, kur tur bija labi. Arī tie cilvēki, kas palīdz, tur vienkārši viss pilns, tur nebija nekādas problēmas. Jā, tas man ļoti patīk, tīpaši kā viņi novada to aktivitāti. Nebija nekāds apjukums īsti par to, kur doties tālāk vai kas tagad notiks un tā. Jā, ļoti labi pārdomāts. Bet viņiem arī bija daudzreiz vairāk skolēni, kas palīdzēja vadīt. Jā, diezgan. Bet viens gan daudzums nenozīmē, ka būs kvalitīvs pasākums.
Varbūt daudz skolēnu, un arī esmu ievērojis, ka parlamentā mums katru gadu ir tā, ka sākumā ir ļoti daudz jauniešu, kas vēlās iesaistīties, un tad beidzoties otriem semestriem, es pat vairs neesmu. Jā. Bet, tu vismaz nenolāt, tas nākšu, tad nenāk. Jā. Nu, tad varbūt mēs varam parunāt par nākamo punktu, ko tu dari tajā brīvajā laikā, jo pirms tam tu biji. Nu jā, jau tagad es vairs neesmu super aizņemts, man tagad daudz brīvs laiks. Sportoju ikdienā, gatavojos maratonam. Jā, 42 km. Mēs arī jau skriesim 6 km. Praktisks pats. Jā, es tā arī teicu, kad gatavojos pirmo reizi 24 km noskriet pusmaratonu, kad es skrēju pirmo reizi. Es teicu, sākumā tajos domāju maratoņos sāk skriet, bet tad es noskrēju 5 km un es sapratu, ka labāk es pusmaratonu varētu noskriet. Skriešana, ja godīgi, ļoti interesanti. Tie, kas grib skriet lielās distances, vieglāk ir pat neklausīties mūziku. Ja, kas man vispār. Kaut kā, jo, kad neklausies mūziku, tu vari kontrolēt vieglāk savu elpošanu. Vispār, es par šo to nezināju. Es zinu, ka es vien brīdi visu laiku skrēju, bija Talsu jūdzes, viņas bija tik pat 2 nedēļām, man liekas. Un tur tā kā, ja cilvēki viņi vienkārši pa brīvu skriet, viņi to savas Stravā? Vai kur? Nē, ar čipiņiem, tā kā, tas ir Talsu jūdzes, tas kā pasākums, viņi uzlaik trasi, visu kaut kur, tur tiem GPS skrien, atzīmē tos punktus, un to uzņem laiku un visu to. Un tur bija visu kaut kur, tā kā Talsu novadā, visu kaut kur pie kādām pilīm, kalnos, un tā bija tik forši. Un es atceros, kad es skrēju, tad, dažreiz skrēju mūziku, dažreiz bez, un es kaut kā arī pamanīju sevi, ka man bija vieglāk bez tās mūzikas. Tas man liekas ļoti tā tas ir, jo cilvēks, kurš teiks, ka izbauda skriešana, piedod, bet, skriet nav patīkami. Skriet, tu var teikt, man liekas, tiešām pieredzēs skrējējis. Es labi, varbūt Dace ir tā mums skolotāja žuranti, tie, kas nezinu. Viņi ir ļoti pieredzējis skrējējs. Viņi noskrējuši ultramaratonu un maratonu vairāk reizes, un arī pusmaratonu. Bet es teiktu tā, ka skriešana nav patīkams process, bet patīkams, man liekas, tas iznākums. Kaut kā tā sanāk. Jo vienmēr ļoti labi es jūtos pēc skrējiena. Tāds gandarījums par padarīto un tā sajūtas ir labs. Ir tīpaši, ja tu skrieni tieši bez mūzikas, skrienot var daudz ko pārdomāt. Tīpaši sev pa dzīvē kaut kādas problēmas, tur sāpes. Arī, ja tu, piemēram, sēdi mājās un nevar uzrakstīt ZPD, kļūst grūtākas un tad tur pilns prāts, bet tu nevar padomāt. Labāk vienkārši ir iziet ārā, izstaigāties, vismaz izstaigāties. Bez mūzikas. Un bez mūzikas, kad tu to dari, vienkārši to iziet cauri galvā sev pārdomāt visu, un tu nāc apakaļ. Jā, es pēdējā laikā es arī diezgan daudz mācos kaut ko, ar skolu saistīt, un tad es arī gan katru vakaru tagad skriet. Kaut kāds 3-4 kilometrus varbūt tas arī es ievērojos, kad pat skrienot bez mūzikas, tad nāk jauns idejas jau skrienot, varbūt kaut ko tāpat nebūtu iedomājies, un tas tiešām noderīgi, vajag saņemties katru vakaru, skriet īstenībā. Jā, vienīgais, zinu, ko nesasolot saviem draugiem, kad tagad, kad tu noskriet maratonu, ka jūs izdomāsiet, kāpt Everestā. Šobrīd es visiem draugiem stāstu, ka es varēšu uzkāpt Everestā, ka tas ir tāds big goal next. Bet, nē, tāpēc es gribu pateikt to podkastā, kad līdz savam mūža galam es būšu uzkāpis Everestā. Tur esi pie vārdu. Jā. Gaidīsim, kad tu uzkāpsi Everestā. Jā, es nezinu, cik es varu noskriet, bet laikam ne 42 kilometrus. Bet mans mērķis ir kaut kad dzīvē. Nē, patiesībā ir, man liekas, ļoti grūti noteikt, cik tu vari noskriet. Jo tad, kad tu domā, tu vari sākt skriet kaut kāds 15 minūtes, tev paliek ritīgi grūti, un tāds es vairs nevaru. Tīsībā jau rodās tā motivācija, vienkārši tu gribi vairāk kaut ko paveikt. Tu paskriet, tev tās 15 minūtes ir grūtas, un tad tu paskrien kaut 10 minūšu periodu, kad tev šķiet, pavisam grūti, un tad tev paliek viegli. Un tu vari skriet vēl
skriet vēl. Un tas, man liekas, nosaucās tā kā, kā bija, tā kā second high vai kaut kas tāds. Otrā L. Nu, es nezinu, man parasti skrienot, man ir tas, kad es nezinu, vai tā ir pareizi domāt, bet es tā vienkārši domāju. Tā kā, kad es noskrienu, tā kā, man tur kājas sāp, es uzbūs nogužu kaut kas tāds, bet es jau nenomiršu, tā kā viss jau kārtībā. Tā kā, kad es noskrienu, es pilnīgi neko nejutīšu. Tāpat ir pēc grūtām dienām, tā kā, kamēr es daru kaut ko grūtu, es vienmēr domāju, pēc tam, tā kā, šis spēk neko neatcerēšos, man vispār nebūs nekas slikts. Un arī skriešana, tā kā, varbūt, tā kā, tur vairāk es mentāli, es vienkārši par mentāli tāds, es vairs nevaru, bet tā kā, vienkārši aizdomājuši par kaut ko, tu noskaties kaut kāds 3 kilometrus, tu nepamanīsi. Jā, īstenībā tas vairāk tā kā mentāli svarīgi un fiziski, bet tu nevarētu tik daudz tā kā pasportot, bet, nu, ja tu mentāli, tā kā tu domā, ka to vairs tad tev izdarīs. Jā. Jā, prātam liels spēks, pēc cik pateikt. Bet vai grūti prātam koncentrēties uz mācībām pēdējā laikā? Es nezinu, man kaut kāds ieradums ir iegājis, kad īpaši 12. klasē. Nē, vispār pēc Covid darīt mājas darbus nav, es nemājās reāli 3 gadus neesmu darījis nevienu mājas darbu. Es šodien darīju tāpēc, ka, Nu jā. Nē, es ceru darīt mājas darbus. Bet man tas tā šķiet ļoti neierasti, īpaši 12. klasē, kāpēc man kā lielam puisim vajadzētu sēdēt mājās un pildīt tos mājas darbus. Jo man galvā, protams, tas attaisnojums, kad es nāku uz skolu un es aizvedu tās 40 minūtes mācoties par to, kāpēc man vajadzētu vēl mājās ekstra to darīt. Jā. Kāds te ir tas iemesls, kāpēc es nāku uz skolu? Es jau apkūstu visu, ko man vajag skolā, bet mājas darbi jau nenāk ko slikt, mājās jau kaut ko ekstra pamācīties jau vajadzētu. Tīpaši to nepadodās tā vieta. Jā, par to, ka tas ir individuāli. Mēs jau par šo teicām apzīšanās, tā jānoklausās. Bet, bet par tiem mājas darbiem, viņiem ir slikti, kā nevajag paši darīt, jo es zinu, vispār es par darbu sāku tā kā atstāju darbu darbā un tad eju savu ārpus dzīvi, tā kā darbu vispārējo. Bet tā kā ar skolu nav tā, tu vēlas līdz savai dienā, tu man šis mājas darbs jāizdara, man šis darbs jāizdara, šī dienas un tas un tā kā. Un tā kā tev vismaz vai nav vienkārši ikdiena bez skolas, tu laiku to domā arī visiem mājas darbiem vispār. Jā, es domāju, šis fantastisks attaisnojums tiem, kas negrib vispār neko darīt tajā dienā. Tu vari vienmēr pateikt kādam draugam, man tur jāuzraksta tur projekts, tur jāpabeidz, tur mājas darbs. Es ļoti, kad es iesaistījos projektos, izmantoju to kā labu attaisnojumu, lai vienkārši neiet ārā tajā dienā, kad es pilnībā neko negribēju darīt. Bet patiesībā ir, man liekas, visiem tādas dienas, kad tu pilnībā neko negribi darīt. Un tie brīži var iekrist ļoti, ļoti nepareizā laikā. Jā. Man tā ir bijis, kad rakstot ZPD. Mums iedeva mums skola piešķīra, man liekas, 3 dienas brīvas, lai varētu rakstīt to ZPD. Un tās visas 3 dienas es aizvedīju Kamperkalnā, jo es vienkārši mājās nevarēju pasēdēt un pieslēgties nekādīgi ZPD. Un tad es beigās saņēmu piemērot atzīmi manam iemetiem darbam, kas ir 5. Es varu lapoties. Puse ir. Kaut kas uz 50% jau noteikti bija. Tad jau tas kārtībā. Visiem sliktdienas. Nē, bet tā ir, jā. Ir īpaši tagad, kad viss kaut kas ir uz gadu beigām, visādi darbi jādara, kaut kas vēl ārpus skolas, kaut kas. Tad ir tik daudz, kas jādara un reāli jebkurā dienā, kad tu negribi neko darīt, tā ir sliktdiena. Labi, ir svarīgākas dienas, kad noteikti vajadzētu darīt. Bet man tā ir bieži, kad man vienkārši neko negribās darīt. Un zini, tad tu sēdi un tev tāds, bet man ir jādara, es nevaru neko darīt, tu sēdi pie tā galvas 3 stundas nosēdi. Tev tāds sajūta, ka tu esi kaut ko darījis, tu visu laiku domā par to un streso par to. Bet tu beigas neko neizdari, un tu arī neesi atpūties, ja tu visu laiku stresoji par to. Jā, man tagad tā pēdējās dienas visu laiku. Bet es dažreiz tā kā, lai es saņemtos kaut ko darīt, jo zinu tā kā metodi, kad tu skaiti 1, 2, 3, es aizskaitu vienkārši 5 un es daru uzreiz. Es saņemos un es visu vakar mācīšu. Es esmu lasījis grāmatu, jā, liekas, viņam sodās 1, 2, 3, 4, 5 sekundžu metodi. Tā mums saucās grāmatu. Ļoti labā lasām, jā. Bet tā ir tā pieaugušā dzīve, lēnām. Tu jau saproti to, ka
nerūp, cik noguris tu esi, tad tas darbs jāizdara. Tu tagad skribi viss tā jādara. Nu jā. Nu tā, varbūt vēl esmu kaut ko par savu sporta pieredzi. Es esmu izcils sportists, jo, man liekas, esmu izgājis tālu sporta skolā, visu sporta veids, babīs visur. Es sāku ar badmintonu. Jā. Nogāju badmintonā, ļoti. Man bija tā, ka tādēļ, ka es biju apaļīgāks, man bija drusku grūtāk kustēties. Un man nolika pret tādiem pretiniekiem, kas vienmēr bija ātrāk pa manīm. Un es atceros vienu dienu, man vienkārši tik ļoti apnika, ka es aizgāju raudādams mājās. Es pirmajās sacensībās parādājos. Vēl fantastiska atmiņa, ko es atceros. Es vienu dienu atnācu uz treniņiem, un es biju nokavējis treniņus, tos badmintonu. Es nokavēju kaut pusstundu pirmos. Treneris jautā, kāpēc es nokavēju. Es saku, ka es cepu vafeles. Bet viņš jautā, kā cepu vafeles. Es tāds, uz grilla. Un tad viņš jautā, kā var pagatavot vafeles uz grilla. Un es vienkārši atbildēju, es tā māku. Varēja teikt, ka vēl pieredzi. Noteikti, jā. Kāpēc kaut ko tādu iedomāju? Es kaut kā par to domāju, un es īsti nesaslēdzu kopā visu to, ko es teikšu, kāds būs mans attaisnojums. Kaut kā tājās, un bija vēl vasarā ārā, un es arī tā kā pa pusē meloju, jo es kaut ko taisīju uz grilla, bet tās nebija vafeles. Es nezinu, kāpēc es sākumā trenerim pateicu, ka es vienkārši cepu gaļu vai ko mēs ar to dienu cepām draugiem. Un es vienkārši vafeles pateicu. Interesanti. Jā, man liekas, ka tu domā. Jā, viņš bija tiešām pārsmējies. Kopš tās dienas uz nākamajiem treniņiem man jautāja, kad mēs varēsim tev sacept vafeles. Un pēc badmintona, pirms badmintona es vēl gāju florbolā. Un es varu atzīties ar ļoti interesantu stāstu florbolā. Man ļoti nepatīk florbols, ja nu kas. Jo man bija ļoti daudz jāskrien un tā. Sportā jāskrien. Jā. Es sēdēju malā, kā vienmēr, viņu spēlēju visu to florbolu, un es vienkārši kā rezervēs. Es pilnīgi maziņš, pilnīgi tāds mazs puišals. Un man ir tā nūja, un es viņu tā kā vicinu. Un es sēžu, kur ir signalizācija, zini, kad ugunsgrēks noteikti, ja pēc tā pogumus vicinu. Un es netīšām jūtu, ka es ar to, kad nūju, esmu piespiedis to pogu. Un es pilnīgi uztraucies, nezinu, ko darīt. Es pagriežos un es spiežu viņu. Es domāju, ka tā var to atcelt, jā. Un es pilnīgi satraucies, vienkārši apsēžos mierīgs. Es gāju apsēsties citā solā, un man tieši tad sauca ārā, lai man ir mājiņa, man ir jāmainās. Un es spēlēju, un es dzirdu tos vārdus, kur viņi saka, uzmanību. Mājā ir izcēlējis ugunsgrēks vai bīstams situācijas, nāceros. Ko tādu saka? Un es pilnībā pārbies, jo es zinu, ka tā ir mana vaina, bet es nevienam neko nesaku. Es tagad arī šokā, un es pieeju pie trenera, un es pilnīgi uztraucies, jautāju, kas noticis, man tagad ir bailes, un es gribu ārā, un kaut ko viņš teica, lai es nomierinās, viss kārtībā, un viņš smaida. Man liekas, no tās dienas viņam bija aizdoma, ka viņš, man liekas, redzēja, kā es piespēju to pogu. Un jā, atbrauca, paldies Dievam, neatbrauca ugunsdzēsēji. Atbrauca kaut kāds speciālists, kas pēc tam gāja, viņš skrūvēja vaļā to kastīti un pēc tam slēdza nost to signalizāciju. Un jautrs fakts, es atceros ģērbtuvē, es ģērbos un es teicu, es vairs nekad mūžā neatgriezīšos ģimnāzijā. Tu atgriezies? Jā, izrādās, ka es atgriezos. Kaut kādā. Bet tas ir tik sen atpakaļ, ka es ceru, ka man nekādu sodu nevar piešķirt par to. Tas jau tu bija nelabs gadījums. Varbūt tikai par melošanu. Un kā jau man puišām, gan jau neapāņas melošanu. Un pēc tad
florbols bija, tad bija badmintons un tad tālāk bija basketbols. Un basketbolā, spēlējot basketbolu, man gāja ļoti interesanti, jo man vārdu izvēle dažreiz vienkārši pārsteidza mani pašu. Un pirmajā spēlē, ko es spēlēju, mēs spēlējam komandā un man padod bumbu un es eju jau pagājis garām 3 punktu līnijai un es tagad izmetu un es iekliecos golus. Un visi skatītāji pārsmējušies plaudē un arī kliedz līdz gols. Un es no sākuma jau nesapratu, kas tagad notiek, bet parasti jau saka, ka gross gols, jo nav jau futbols. Man šitā vienmēr ir visos sportos, kur es dabūju kaut ko, es nezinu, basketbols, vai arī tāds gols kaut kas tāds. Es vienkārši, vai kaut kāds mērķi, vai es rītīgi kaut ko sajaucu, tas kīzlu. Jā, un spēlējot basketbolu, mēs spēlējām, man liekas, pret Ventspilu. Tā bija pirmā spēle, tā bija kaut kāda, tikai iesildīšanās spēle. Un mēs spēlējām pret Ventspilu, un es biju tik pārbijies, jo es pirmo reizi spēlēju uz lauku, un tagad jāspēlē, un es dabūju bumbu, un tie Ventspilnieki, man liekas, kaut 5, ielēns man vienkārši no visām pusēm, un es apmulsu, es pilnībā nezināju, kas man jādara, un es stāvu ar to bumbu, un es vienkārši stāvu, un es gandrīz jau locās iekšā, es gribu ielikt to bumbu sev vēderā. Un es vienkārši sāku driblēt divreiz driblēts. Un man sanāca, un man tiesnesis nosauc un treneris jautā, tev viss kārtībā, es pilnīgi apjuts, samulsis, nevaru padomāt skaidrā prātā. Jā, man viss labi, apsēdos, man vairs nelaikt laukumu. Un tad vēlāk notika rajona spēles, un man bija tā fantastiskā pieredze būt pat treneri, vismaz tēlot vienu. Un tajā dienā mums notika rajona spēle, es biju komandā Valdiņas skola, un mēs spēlējām pret Talsiem, man liekas, pret VBS. Pret Bajārs skolu mēs spēlējām. Un tajā spēlē es biju uzvilcis savu smalku uzvalku, ko es biju nozadzis no brālēm. Es biju uzvilcis to uzvalku un es tieši tur sēdēju malā. Es tagad tēloju treneru un bija tāfele. Un mēs spēlējām to spēli, mēs pilnīgi zaudējām. Mēs zaudējām kaut kādiem 30 vai 40 punktiem. Un ejot spēlē, mums iet uz beigām ļoti labi. Un man tā kā rezervē, ka sēž tie čaļi. Viņi tādi saka, treneri, mēs tā kā varam iet uz lauku, nomainat, tā mūs nomaina. Un es tāds domāju, es tev tik nopietni neuzstēju, es tāds dāju nomainaties. Un viņi nomainās, un es pilnībā visu sastāvu nomainīju, visi 5 cilvēkus. Tas nozīmē tie 5, kas to brīdi spēlēja uz lauku, kur jau bija iesildījušies, kuriem gāja labi. Es viņus visus nomainīju pret tiem cilvēkiem, kur, sēdēja malā. Viņi nebija iesildījušies. Protams, tam nebija nekāda laba rezultāta. Vienkārši. Sanāca, kā sanāca, mēs zaudējām. Nekas. Bet man liekas, basket, kāds jau projām ir rakstīts, kad es esmu bijis trenera palīgs. Tāds liels sasniegums, izaugsmes. Un pēc basketbolā vieglatlētika. Es gāju vieglatlētikā, es biju lodes grūdējs. Un tas kaut cik man it kā sanāca, bet man īsti nepatika tā lode grūstas. Baigi interesanti nav. Nekas tāds. Tur ir interesanti. Vienīgais, ko es atceros no vieglatlētikas, bija rojās sacensības un mums bija jāskrien. Man bija jāizvēlās 3 lietas, kuras vēlos piedalīties. Tad bija jāskrien ilgajā distancē, kas saucās Cross, principā skriet. Un es pieteicos tur un es uzsāku skriet, un es biju pirmais, ļoti ilgi. Es biju pirmais līdz pēdējiem 100 metriem, kad es jūtu, man iepriekš nekad nebija bijis tā, kad man tirpst rokas, tirpst kājas, un es jūtu mutēs tādu kā asins garšu.
Un es vairs nevarēju paskaidrot, man zūd jaudu, man vienkārši pilnībā viss apdzimums bija beigās pēdējais. Pirmā pieredze skriet no krosu. Un es mums gūlu mācību nesākt skriet tik ātri. Jā, tieši tā arī darīja, bet es jau vairs neieviet atletikā. Un tad ar visu vēl paspēju. Un tad es vēl cilvēkiem stāstu, kad es bowlingā eju kā profesionāls bowling spēlētājs. Tu stāsti, vai tu arī dari? Klases ekskursijās saņēmu medaļu un bijusi vairāk punktu bowlingā. Tas ir viens no maniem tādiem sasniegumiem. Tas ir cits profesionāls. Jā, principā mēs klasē esam 30 jaunieši. Es no 30 jauniešiem pirmais biju, vairāk punktiem. Tāpēc varbūt vajadzētu apsvērt. Bet man liekas, Baltijā nav kaut kāda tāda reģionālā līga vai bowlingā vai kaut kas tāds. Bet Eiropā varētu, man liekas, būt kaut profesionālā līga. Moški apmēģina, kāpēc sakās. Man bowlings ļoti labi padodās. Es vienmēr dabūju straikus. Man vienmēr kaut kā nav... Ir bowling zāles, kur tu var pēc 3 straikiem dabūt, teiksim, holu vai aliņu. Un man kaut kā vienmēr sanāk, ka tajās zālēs, kur tu pa tiem 3 straikiem var kaut ko dabūt, es nekad nevaru dabūt tos 3 straikus, ar vienmēr tikai dabūt 2 straikus pēc kārtas. Un tad, kad ir tās zāles, kur neko tev nedod, es varu dabūt kaut 4 straikus pēc kārtas. Tāpēc ļoti, augstāks līmenis. Rītīgs sportists tu esi. Tā, mēs varētu iet tālāk uz ātriem jautājumiem. Mēs tev uzdosim jautājumu, tu vari iedot mums kaut kādu īsu atbildi. Un, ja tu vēlēsi, tur kaut ko vēl daudz pievienot turklāt. Okay. Tā, karoči. 3 vārdi, kas raksturo tevi. Tas var būt kā īpašības, lietvārdi, tikai jebkās vienkārši 3 vārdi. Gudrs, ātrs un kāds varbūt tas trešais noteikti es teiktu atbildīgs. Ļoti labi. Tad mēs ejam pie nākamā jautājuma, un ja tu būtu dzīvnieks, kāds dzīvnieks tu būtu? Es noteikti būtu leopards, jo es vienkārši tik ātri skrienu. Es teiktu, es būtu leopards, jo man ļoti patīk skriet un esmu ļoti ātrs skrējējs. Kā tā? Tiešām ātrs skriet? Jā, es varu 100 metrus noskriet 14 sekundēs. 13 sekundēs. Es nevaru Kādos 14 sekundēs? Tas nav ilgi, 100 metru nav. Tas ir ilgi. Tas ir ļoti ilgi. Man liekas, vidējais rādītājs kaut kāds, es nezinu, 13 varētu būt. Labi, mums iedētas studēļ jāpārbaud. Ok, tā, tad būs Jaguars. Nē, kāds? Leopards. Labi, kāds ir tavs mīļākais ēdiens skolas ēdnīcā? Skolas ēdnīcā? Protams. Kukurūza. Kukurūza, es nezinu, kāpēc ir tik underrated, jo viņi parasti neviens neņem, bet tas ir tā kā top garšīgākā lieta, kas viņiem ir piedāvājumā. Viņi vienmēr ir tādām garšvielām, bet es nezinu, kāpēc viņi tikai taisa 2 kukurūzas. Tas nozīmē, uz visiem cilvēkiem, kas tur aiziet, tikai 2 kukurūzas. Tas nozīmē, ja tu esi pirmais, tad tu varēsi dabūt, ja nē. Nākošais būs jau pagaršo. Izmaņējai. Jā. Vēl kāds jautājums? Tālāk ir tēja vai kafija? Es teiktu tēja, jo kafiju es kādreiz dzēru ļoti daudz, ikdienā tā, no rītēm un pa dienu. Bet man kaut kā, es nezinu, man apnika vai kā, un tēju es izvēlos, jo vienkārši tējām var būt ļoti daudz dažādas garšas, un to var likt klāt medu un visādi eksperimentē. Un tējām arī tāda forša efekta, kad viņi izdzer,
tev var uzlaboties kaut kāda asinsrite, vēl visā kaut kas uzlaboties miegs, tur svāra samazināšanai. Tur var dzert visādas tējas. Nu, veselīgam uzturam noteikti nodara to, ka dzert tēju. Ļoti atbildi. Tālāk, tavs mīļākais mācību priekšmets tagad skolā. Grūti pateikt, bet es jau gribētu teikt matemātiku, bet tas tikai tādēļ, ka man no visiem priekšmetiem jūs sarindo, man liekas, ka matemātika vienīgais tāds priekšmets, kas man padodās, ko es varētu, vismaz kaut ko izrēķināt, izdarīt. Un arī ļoti mīļš un foršs, bet visjautrāk, man liekas, iet principā kodās latviešu valodās, jo mēs vienkārši latviešu valodā mēs pārunājam to tēmu, un tad dažkārt mums latviešu valodās sākās ļoti interesants sarunas, tu tur uzzināt kaut ko jaunu, pilnīgi kaut ko jaunu vārdu vai, jā. Tad priekšmets kā tāds matemātikas stundas Latviešu valodas, jā. Jā, tad nākamais jautājums rīts vai vakars? Rīts, noteikti rīts. Man patīk visu izdarīt laicīgi, jo man kaut kā ir iegājies tā, ka es arī, kad sportoju, ja es skrienu, tad es skrienu vai no rīta vai arī pa dienu, vakarā nē. Man nepatīk vienkārši. Tad no rīta ir visvairāk enerģija un no rīta gribās izdarīt visu pēc iespējas ātrāk, visu to, kas tev jāizdara dienas garumā. Visu salikt par rītu, un tad to arī izmantot dienu, lai atpūsties un vakarā vienkārši gulēt. Man tā parasti nav, tieši otrādi, es esmu vakarā līdz kaut pār 10 darbus, var līdz 5 no rīta sēdēt izdarīt. Es vienkārši gribu no rīta pamosties, lai man viss ir mierīgs, lai es ar kaut to no rīta pilnīgi neko nedarīt. Man patīk no rīta vingrot vai kaut ko tādu produktīvu, bet tajā pašā laikā man patīk tas miers vakarā vai par nakti, un tad man kaut kā vieglāk mācīties vai tādus darbus darīt. Un tad varbūt ejam pie pēdējā. Ļoti svarīgs jautājums, kāda ir tava mīļākā pica? Mēs visur padzirdējam, ka tu esi īsts picas mīļāks. Jā, es kaut kur dzirdēju. Tiešām? Jā. Nopietni, kur ir kā? Es nezinu, vienkārši... Tā nav viens. Jā, es kaut kur dzirdēju. Teicu, ka tev ļoti garšo pīcis visos pasākumos, es kaut kur... Jā, es vienmēr izvēlos pīci. Man liekas, pīcis vienkārši tāds standarts, un kurš neēdīs pīci. Jā, tāds sulīgi pīci. Uz pīci to var uzlikt vienkārši pilnībā jebko. Bet, ja man ir jāizvēlās pīca, Stender pizzerija nav Talsos, zinām, to garšīgāko. Tur ir dažādi. Tur tiešām tā kā loterijas biļeti. Jā, jo tur visu laiku mainās. Nezinu, kā tā pizza īsti būs, bet šobrīd es teiktu, mīļākā gan jau ir Alaņā, tā kebab pizza. Jā, man arī. Īpaši ir pārliec balto mērcīti. Viņai to balto mērci pasaka, lai pārteikt. To es nezināju. Tas ir superīgs. Viņš ir ļoti tāds taukains, eļļains, bet viņš ir ļoti garšīgs. Bet pēdējā laikā esmu jūtis, ka viņš tomēr kaut kā tā garša varbūt nav tik labi. Jā, kaut kas pēdējā laikā mainījās. Arī tā garšais pārāk mās ir visu un visu. Jā, bet tā, ja man būtu jāizvēlās noteikti, šobrīd man lielākais tāds top pizza, ko es izvēlētos, ir Stenderī Artūra pizza. Artūra pizza? Jā, tas tā saucās viņa jau pizza. Stāvēt, jā. Pārliecināties. Jā, labs. Būs jāpamēģina tā. Tev garšo ar ananāsiem? Ar ananāsiem? Jā, ja godīgi. Jā, bet es saprotu, ka pēc cilvēkiem negaršo, man liekas, tas ir tik savādi, jo, ja tu liec ananāsu uz pizzu, tev vēdra var sagāzēt, tev vēders principā var sagāzēties tā kā vairāk. To man stāstīja Itālijā, principā. Kad viņiem ļoti nepatīk, kad liek ananāsu uz pizzu. Un tas iemesls, kāpēc viņi tā dara, vienkārši tādēļ, ka ananāsiem nav jābūt uz pizzu, jo viņi tikai neiek kopā ar pizzu.
Man arī garšām ir tāda sulīgi. Garšīgi. Jā, es manas pīcām negaršo. Es varu ēst, bet man negaršo nemanās, tomātu. Jo man patīk tāds sūs un tāda paliek tāda mīgs, tāda grumīga. Tas nav man. Arī kaut kāda gurķi un šampiņoni. Man patīk parastas pīcas. Standarts. Jā. Tā lūk. Es mēģinu atrast, ko ir tā ar to pīci, bet ir ar tā bija. Ir ar to pīci, jā. Ja kas mēs varam izlabot? Varbūt. Bet pasākumos tiešām pizza, man liekas, to go to, Jā, tas ir labs, tikai tur katrs var paņemt, cik viņi grib. Jā, un neviens īsti arī tie neiebildīs. Jā, vienkāršākais, kas visiem ir. Jā. Tā ir. Un cenas arī diezko lētas. Es atceros vispār piedaloties tas pirmajām jauniešu dienām, man vajadzēja iet uz Stender pizzeriju, lai sarunātu sponsoru. Un tā bija tā, ka man otrā reize runāt kaut kādu iestādi ir Artur pizza. Šādu izskats. Viņa ļoti asa un garšīga. Bija iet uz Stender pizzeriju un tikai sarunāt sponsoru. Man blīvi stāst, kā soļiem to darīt. Un es domāju, iegaumē. Tas tagad svarīga informācija un es aizēju. Un es tagad stāvu tajā rindā un viņi skatās uz manīm. Kādu pizzu jūs sūtīsiet? Es tāds, nē, šoreiz es meklēju sponsoru. Mums būs tāds liels, fantastisks pasākums, jauniešu diena. Un es viņai ļoti stāstu par tām jauniešu dienām un visu. Un viņi man pasaka, es nodošu īpašniekam ziņu, es neesmu īpašniecis. Es tas strādāju. Es nezinu, ko viņi tā bija tāda nērta sajūta, jo tās visu tos ļoti stāst par tām jauniešu dienām. Viņi nedos tik entuziastiski. Jā, viņi izskatījās. Kaut kā uz vietas iet runāt labāk. Nē, bet kopumā uz pasākumiem vai vispār runājot par kaut ko tādu, man labāk patīk to darīt dzīvē, kad es varu runāt ar cilvēkiem. Jo vismaz, ja es runāju cilvēkiem, es varu saskatīt, kāda tev ir tās sejas izteiksme un kāda tev reakcija uz to, ko es tev pasaku. Ja es rakstīšu tev internetā vai vispār mēs sarakstamies caur telefonu vai telefonu sarunu, es nevaru redzēt, kā tu reaģē uz to, ko es tev pasaku. Jo patiesībā jau ķermeņa valoda ir tā, kas nosaka daudz ko, pasaka priekšā daudz ko. Man kā runātājiem. Jā, skaidrs. Māc, kad mēs uzzinājām ļoti daudz šodien, ļoti interesanti. Jā, paldies, ka paaicinājāt. Jā, tas var bija ļoti interesanti. Māc, ka tev varētu šādi piepildu. Māc, ka mums ar tev vajadzētu paņemt kaut kādu ziņojumu epizodu. Kaut kādas 10 stundas norunāt par visu. Tas var interesanti. Par brīvdienām. Stāsts es jau, man liekas, iepriekš teicu, ka šā ir pirmā reize, kad esmu turnītī. Pirmā reize turnītī? Jā, šā ir pirmā reize turnītī. Es iepriekš, kad neesmu bijis. Un tad es tam pārsteidzu. Šī tā leģendārajā turnītī. Jā, es beidzot tik patīk. Tā omulīga. Jā. Bet es biju iedomājis, ka viņš ir plašāks tās tālums būs. Man taču slēpnikas, ka tu mazāk. Jā. Es zinu, ka viena tāla, kur es noteikti neesmu ticis, un man liekas daudz arī citas skolēni notikuši turnītī tieši, ka nevajag pat repēm nejāja tā serveri istaba, kur ir visa tā elektronika, tur stāv, tur ir vesela tāda istaba. Tā man vismaz ir stāstīts, ka tur ir. Mums jāiet kaut kad. Gribētu sarunāt, lai mums parāda visu tās slapenās vietas. Jā. Ja jūs gribat zināt ļoti slepeni skolā, viskrūtākā tāda slepenākā vieta ir, kad ir virtuve, un tad tur var iet, kur skolotājiem ģērtu, un tad, kur kādreiz Ziguts bija, tur ņēmās visur tas darbinieks. Tur ir apakšā tāds vēl viens stāvs, un tur ir pilns ar visiem dekoriem, tur ir kaut kāds dīvāns, jūs esat bijuši. Te jūs zināt, par ko es runāju, ka tur izskatās tā
ļoti forši, jo tur ir visādi tādi dekori, tur ir Dīlans, tur pasēdē, tur ir vismaz pēdējo reizi, kad es biju Ziguds bija atstājis rādio, tur visu laiku skan rādio, tur kaut superīgi hiti. Nu, es viņam pašam tur arī nav klāt atsevišķi kabinetiņš. Kabinetiņš, tas skaitās un tas kabinetiņš, kas ir vienkārši apakšā, tā izstīvi tas kabinetiņš. Jā, tā lūk. Interesanti. Tad mēs teiksim to milzīgi paldies. Jā, paldies. Paldies, ka pastāstīt tik interesanti visu. Man pašām ir ļoti noderīgi, ka daudz vajag noderīgi, jā. Prieks dzirdēt. Jā, tad cerams, mēs satiksimies vēl kaut kad pēc 12. klases arī. Jā. Redzēsim tev ģimnāzijā, kā matemātikas skolotnē. Skatīsimies, mēs gaidām, ka tu uzkāpsi Everestā. Arī jā. Jā, es atcerēšos, pārbaudīšu pēc dažiem gadiem. Jā. Tas ir mans tāds liels, tāds dzīves mērķis, ko es gribētu darīt. No. Tālāk. Labi. Tad mēs sakam visiem paldies un Atā. Atā.